esam vokālā grupa Framest. Framest. Nevis Freimest vai Pārgest vai Plomarsters, bet Framest. Kur ir mikrofons? Jā, tur mikrofons. Mēs esam 5 jaunieši, kuri dzied a-capella mūziku. Tas nozīmē, visi ir uz balsīm, praktiski bez pavadību. Bet šādi mēs arī uzdziedām ar pavadību, jo mums ļoti patīk dziedāt. Mēs esam ļoti dažādi mūziķi, jā, mēs esam visi nākuši no kora aprindām plus mīnus, bet mēs izpildām visdažādāko mūziku, sākot no popa, džēzā, mūsdienu mūzikas, līdz klasiskai mūzikam, Beethovenam, Bacham un Bet latviešu kora mūzikai. Latviešu kora mūzikai pa vidu nedaudz repu ieliekot, tā ka mēs esam ļoti vispusēji. Mēs esam jauni. Mums pieder viss. Putnu dziesmas, saule, debesīs. Mums bija Un mēs jutāmies ļoti labus skatus, publika bija atsaucīgi. Mēs bijām katrā ziņā savādāk. Tas vienmēr ir vajadzīgs, jebkur. Jā, man liekas, ka mums bija tā, ka mēs visi šodien, tas nav vienmēr, bet mēs šodien jutāmies īpaši labi, jo tas savstarpējās sajūtas, man liekas, bija tas, kas ņēma virsroku. Un mums pašiem bija labi, līdz ar to es ceru, ka arī publikai patīk. Mēs nevaram viņš vērtēt. Nē, es dzirdēju tikai vienu dziesmu, Painting Dreams, un man ļoti patīk. Ķīna. Noteikti gribam aizbraukt uz Ķīnu, jā. Tas ir fakts. Un ne tikai. Un ne tikai. Varbūt ne tu pēc 10 gadiem, bet teiksim, mēs varētu aptuveni nojaust, kas notiks nākšajā gadā. Mums noteikti iznāks pirmais albums. Jā. Tas ir mūsu tuvākais mērķis. Kas būs pēc 10 gadiem, to mēs varam tikai iedomāties, bet es tiešām nemāku spriest, vai tas, ko mēs tagad pateiksim, tā arī būs pēc 10 gadiem. Tāpēc mēs uzstādām sev tuvākus mērķus, un jā, pirmais, kā jau Anī minēja, ir mūsu pirmais solo albums. Ideju daudz, vajag tikai realizāciju. Un mēs ceram, ka mēs būsim viena no labākajām a-capella grupām Latvijā, jo ilgāk šīs grupas pastāv, jo labāks mums kļūst. Milzīgām tādu, kāda Latvijā nav. Jā, es pilnīgi piekrītu Elīnai, jo faktiski uz lielām skatuviem Latvijā mēs esam jau uzstājušies. Protams, ka gribētu to vairāk. Ir vēl kur augt. Ir vēl kur augt noteikti, bet gribētu sasniegt to publikas apjomu, kā 50 000. Ķīnā. Ķīnā, jā, pēc 10 gadiem.